Esiet sveicināti laikapziņā. Vējains, augsts laiks, daudziet Latvijā šajās dienās arī nedaudz uzsnidzis sniegs. Bet, ja mēs paskatāmies pie temperatūra novirzes Eiropas kartē, mēs redzam to, ka īstenībā gaisa temperatūra ir ap normu un pat nedaudz virs tās. Vienkārši esam pieraduši, ka marta pirmā puse un pagājušā nedēļa bija pat ļoti silta. Šāds vēl salīdzinoši, ja augsts laiks turpināsies līdz otrdienai, vēl pirmdien daudziet Latvijā gaidāms sniegs, sniega nokrišņi. Tad jau otrdien Kurzemē daudziet gaisa temperatūra sasniegs 8–9 grādus, arī vēja ātrums samazināsies, un tad nedēļas gaitā bieži gaidāms gan saulains laiks, gan iespējams arī temperatūras atgriezīsies pat pie plus 15 grādiem. Ja paskatāmies uz Eiropas satelīta attēlu svētdienā, skaista ainava. Piemēram, redziet šo sniega strēli, kas iet cauri Polijai, Baltkrievijai un agresoru valsts teritorijai, un kā tā dienas gaitā kļūst aizvien blāvāka, jo jau siltā marta saule strauji kausē tur sniegu. Diemžēl Ziemeļamerikā gan sākusies pamatīgi virpuļu viesuļu sezona, un tur postījumu ar, diemžēl, daudz bojā gājušajiem pamatīgi negaisi. Tātad ļoti karstais pavasarīgais gaiss no Meksikas līča sadurās ar Kanādas arktiskā augsto, veidojot pamatīgus negaisus, un, diemžēl, arī nākamajās dienās, it īpaši ASV dienvidu štatos, būs gaidāmi pamatīgi virpuļu viesuļi. Redz, cik labi, ka mēs dzīvojam šeit pat Latvijā, un mums tādu traku negaisa vētru, marta negaisa vētru parasti nav. Lai jums veiksmīgi šī jaunā darba nedēļa un tiekamies jaunajās laikziņās.